ar kuru partiju jūs nekad nesadarbosieties, uzdeva skolēni no pirmās gimnāzijas. Un visi, kā teicamnieki, mamma iemācīja, mums ir sarkanas līnijas, tur ar suverenu varu. Jā, mēs esam tie labākie, jo mēs nesadarbosimies ar Šleseru, ar Jūliju. Jā, tad balsojiet par mums. Kristopans jaunākais arī grib 5+. Es arī nesadarbošos ar suverenu varu. Apvienotais saraksts. Bārča kungs, vai jūs nekomunicējat ar savu valdi, ka tavars jau vienojas ar Šleseru? Ja jūs turpināsiet līdz vēlēšanām stāstīt par sarkanām līnijām, bet pēc vēlēšanām, kāda matemātika būs? Zazējs. Jā, pret mums arī vilka sarkanas līnijas. Tur bija viņam Lemberga sindroms. Bet nekas mums sīt, un mēs arī sītīsim, vilksim sarkanas līnijas. Jo tas ir mūsu tradīcijas vilkt sarkanas līnijas. Ne par ekonomiku, ne par nodokļiem, ne par izglītību, ne par medicīnu. Sarkanas līnijas.